Vai tu zini, kas pietrūkst rudmatēm, lai būtu forša balīti? Nē, nav ienācis prātā. Viņām pietrūkst ielūgums. Kas tas ir? Kas šitas bija? Pirms mēs sākam sarunu, man patīk vienmēr tavi joki un tavs anekdots. Lai arī ir cilvēki, kas to visu nesaprot, man patīk, laikam es esmu pie tā pieradusi, bet man vispār patīk, ka cilvēki iet ar humoru pa dzīvi. Tā speciāli jokot ir baigi grūti. Čau, labvakar! Te atkal es, podkāsts Attiecības ar dzīvi. Kā jau solīts, visvairāk mēs celsim ārā, kā es gribētu teikt, engurniekus, jo es pat esmu engurniece visu savu dzīvi, 50-gadīgo, un šodien pie manis ciemos būs arī 50-gadnieks, kuram tulīt, tas 50 pie durvīm klauvēs, un tas ir vīrietis, kuram es uzdošu dažādus jautājumus par to, kā viņš jūtas savā dzīvē. Jā, viņš ir cilvēks, kuram ir sava nodarbošanās, ģimene, bērni, jau arī mazbērni, bet par to, kas tur iekšā ir, mēs jau reti kad runājam. Un šodien pie manis ciemos ir Mārtiņš. Viņš ir arī humormeistars. DJs Bungālo, kā viņu var atrast arī TikTokā. Jā, sāksim. Labadiena! Jā, esmu šitās būtnes brālis. Mārtiņ, kā tev liekas, kā pati engura ir attīstījusies? Es saprotu, ka mēs esam izauguši, mēs esam piedzīvojuši daudz ko, savā bērnībā, kad nebija vēl skrulējumie telefoni, normāli skrējām kazaks un razbojņikus pa jaunceltnēm, bet kā šodien tev liekas? Ir mainījies kaut kas uz labo pusi un tā tālāk? Jā, pusgadsimtā jau nevar tā vienkārši palikt uz vietas, redzēt, kur mēs esam un cik mēs esam skaisti palikuši. Bet kopumā, jā, engura, es domāju, iet diži uz priekšu. Es pats palīdzējis tā pielikt roku tajā visā kaut kur būvniecības jomā, lai uzlabotu turismu, ēdināšanas kaut kādā veidā. Nereklamēsim, bet, es ceru, ka tā vietiņa cilvēkiem arī patīk. Un es domāju, ka es neesmu vienīgais, kas to visu attīstu, un, ja var teikt tā, ka, es tā bišķiņ attīstīju to visu 50 gadu laikā. Ļoti labi, Mārtiņš ir celtnieks, un viņš ir tiešām roku pielicis ļoti daudz, kā teikt, privāto vasaras būvīšu veidošanā, ja? Un arī kaut kādu lielāku ēku, foršo kafejnīcu tapšanā. Tā es varu teikt, vai ne? Tā ir gadījies. Bet ļoti laba pieredze bija, es domāju, ne tikai man, bet arī viņiem pašiem. Un visiem engurniekiem. Tu esi diezgan pieprasīts. Tu darbojies ar savu nodarbošanos un dari, un šeptē, un tev ir ko darīt, teiksim, celtniecības nozarē. Pieprasīts droši vien būtu skaļi teikt. Ir bijuši tādi mīti, humors. Jūs visi vienmēr zināt slapjos bandītus. Tad ir arī tādi cilvēki kā dārgie meistari, kuri pavisam nav dārgi, bet izpalīdzīgi. Un ja ir brīvs brīdis, un ja kalendārs to ļauj, vienmēr uzklausu, vienmēr mēģinu izpalīdzēt. Bet tagad ir jautājums tāds, kā tu nonāci līdz tai nodarbošanās? Tieši celtniecība tā sanāca, vai tu gāji uz to mērķtiecīgi, vai tev vienkārši patīk tā ķimerēšanās? Un tas ir arī fiziski smags darbs, un iedomājies kaut kādu reģipsu skrūvēt pie griestiem vai vēl kaut ko. Teikt varētu, tas bija tas laiks, kad mēs bijām Eiropas jau zonā iekšā, jau kļuvuši par Eiropas Savienības dalību valsti. Pirms tam bija tāds juku laiks no 2000. līdz kaut kādam 2004. kad visi kaut ko mēģināja ķert, grābt, kur labāk. Tā biju arī izbraucis ārpus Latvijas. Ļoti gribējās atgriezties, un tajā brīdī vienīgais, kur manas rokas papīri likās daudz maz varbūt noderīgi, jo viss jau saka, latvietim normāliem jau galvas pleciem ir. Ja aizies, palūdzu čomus paņemt mani kā tādu, arī teikt, jā, trešo roku. Nebija nekāds baigais, pirms tam nebija baigā pieredze. Ne kaut kādās celtniecības, ne remonta darbos, ne cik tur trepas mājās nokrāsoja, tur vēl bišķi šo to, kā jau vienmēr tāpēc izlīmēja. Lēnā garā,
jā, mums tā paņēma man brigādē, Raivis, un mēs tad tā lēnām, sapratu, ka ar to ir ok, ka tās virziens būtu forši vēl attīstīt, noraustījos kaut kādas papildus, ne tā kursus, ne tā izglītības joma ļoti interesēja tādi kā viss tā dizainerēšana, viss tā ne gluži arhitektūra, bet tā kā tāds gājiens, tāds uz visu, tā smalkāk skatīties uz visu to, ko tu cel, ko tu būvē, ko tu pārtaisi. Un tas tā aizrāva, tas arī diezgan atviegloja arī visu to būvniecības procesu ilgākos, tādos gadu gājumos, tas palīdzēja. Bet tu arī papildus vēl elektriķu kursus pabeidz, vai ne? Jā, Vai tu esi tāds tas man arī pilnvērtīgāk? izdevās, tas bija tāds mērķis, lai tos vadiņu meistarus nav pa kaktiem jāmeklē, un tad, kad vajag kaut ko tādu darīt, tad vismaz zinu, ka tie papīri ļauj to izdarīt, un nav jāmeklē kaut kur vai uz kādu jāgaida, vai tas bija tāds mērķis, to dabūt gatavu, un tā lieta arī interesē. Nevaru to pagaidām attīstīt tālāk, jo, kā jau saku, gandrīz daram visu no A līdz Z. Tas ir jāuztic lielākiem meistariem, bet bet gluži neesmu arī tā, ka tikai un vienīgi tagad velku vadiņus. Skaidrs. Tad, principā, attiecībās ar dzīvi, tavu nodarbošanās un darbs ir viss tevi apmierina. Ja tu esi tā mierā ar to, ko tu dari, pat tev patīk tas, ko tu dari. Tur arī jāskatās, klienti dažādi. Viņiem arī ne visiem var izdebāt, ne visiem arī tās cenas ir apmierinošas, ne visiem ir pašiem arī varbūt tās naudiņas tik daudz. Citreiz ir bijuši gadījumi, kad jāpaceļ balss, lai saprot tev. Ir bijis arī, ka pašam jāpiekāpjas, bet pa lielam var kompromisu vienmēr atrast. Vienīgais, kas man nepatīk šitajā visā, ne jau tikai celtniecībā, es teiktu, jebkurā projektā varbūt, kas man personīgi ir tāds, nevis tā kā biets, nevis tā kā tāds bailes no kaut kā, bet nepatīk būt vienā vietā, tā kā piesietam. Mhm. Tas man dod arī tādu nelielu celtniecību, tā būvniecība dod arī tādu nelielu brīvību, jo agrāk vai vēlāk, ja tā nav teviņa stāvena, tad tu neesi tur uz gadiem. Skaidrs. Bet tas tā vidas mainīšana, tas dod atkal tādu tā kā jaunu elpu, tu katru reizi skaties uz to nākšo objektu jau tādu tā kā jaunu grāmatu atver, un tas ir atkal jauns piedzīvojums, un tas ir vieglāk sakost. Un tas ir tas, kas to, kā jau teicu, padara vieglāk. Principā ļoti radoša nodarbošanās īstenībā katru reizi. Mūsdienās vispār iet tā uz kā var teikt, uz augšu tas visu, jo arī paši renovācijas, nevis tikai no jauna būvniecības, jauna sēkas taisīšana, tas ir tāds vairāk vai mazāk arī saimnieka tāds ieguldījums vai saimnieces, kas atkarīgs to pasūtījumu ir veids, viņi uz to skatās jau, nevis tikai kā uz māju, kurā dzīvos, bet tas gala produkts jau viņiem interesē pašiem. Ir tagad tik daudz pieejams visādas lietas, kur tu vari uzmest aci, kā tu gribi, kur tur. Tā tad es saprotu, ka ir dažādas aplikācijas. Ja, piemēram, es savā telefonā apskatos, un es tagad pasaucu Mārtiņu. Tas Instagramiņš. Un es gribu tieši šitā, un man ir vieglāk, tā kā pie friziera. Es parādu, ka es gribu šitā no Pinteresta, friziera. Jā, krāsiņas, Protams, tas pats, kā jau teicām, Instagrams, daudz no Pinteresta ņem. Tu droši vien arī kaut no kāda kaimiņa kaut ko aizlienē, kādu skatiņu. Bet tas viss ir tagad tik viegli apmainīties arī ar informāciju, un tu parādi kaut kādā procesā, pat ja nav cilvēks klāt, tu to visu vari ierāmēt, nosūtīt, pasakāt, tomēr te varbūt ir tomēr sanācis tā, ka mēs runājam vienu, samēram, nav, ko mēs darām tajā brīdī. Tā viss tas dizains un tā komunikācija ir daudz vieglāk tagad izdarāms, un tas gala rezultāts ir līdz viņam var ātrāk nonākt, un tas rezultāts ir patīkamāks. Ne jau tikai arī pašam strādniekam. Super.
Tagad es tev prasīšu tālāk. Nu, tā kā mēs runājam par attiecībām ar dzīvi, un šobrīd to tavu nodarbošanos mēs esam apjautuši, tā celtniecība, kā tu pie tā esi nonācis, un cik daudz arī enerģijas un darba tomēr ieguldījis arī kaut kādās enguras tādās lietās un darīšanās. Bet, kā jau es teicu sākumā, tev ir bungalo, DJs, šito tādu mēs, varam atrast TikTokā, bet vēl arī tu spēlē man teātrī. Jā, skatītājiem man ir jāpasaka, ka mēs jau 12, 13 gadus Angurē mums ir tradīcija izveidojusies uz Jāņiem. Mēs katru gadu veidojam izrādi. Aktieri ir angurnieki, vietējie, foršie, kuri grib darboties. Un ik pa 3 gadiem mēs uztaisam pauzīti, arī atpūsties vajag aktieriem. Kad tas kļūst par pienākumu, tas vairs nav tik forši. Un Mārtiņš ir viens no vadošajiem aktieriem, un jo humorīgāk loma, jo labāk. Nu, piemēram, tu esi bijis mums gan vēl kalps Andris, Jā. gan vēl Zero, jā. Tas ir laikam tāds, ja man būtu jāsalīdzina, es droši vien gribētu vēlreiz to. Bet arī vēlns brīdītī tu biji tāds, ka neviens angurnieks tev neatpazina. Inčīgs, tas bija tiešām ar baibas suņa spalvām uz krūtīm. Ļoti labs tēls, jā. Jā, tas ļoti labi, jo viss tērps mēs visu radām paši un daram un ar savu izdomu. Un jā, tas krekls bija aplīmēts ar lielajām spalvām, tas bija forši. Bet tiešām man angurnieki pēc tam nāca prasīt klāt ar to visu, ka bija programmiņi. Ja viņi, kurš bija vēlns? Sen nebija krāsais nagds. Nu, un tas mans jautājums ir, kā tev vēl pietiek spēka pēc šiem darbiem, šiem celtniecību? Nu, tas ir nogurdinoši, tas nav fiziski tā viegls darbs, tā man jāsaka. Tev vēl pietiek spēks ir šai radošai mūzikai, tu tur dziesmas, tu izstāstīsi, ko tu dari tām dziesmām, ja? Atliek tev laika mēģinājumiem nākt uz to teātri, ja? Kas tas ir? Kāpēc tev tas ir vajadzīgs tavā dzīvē? Tā, par teātri. Visticamāk, ka laiks jau tam nav, bet bija kaut kāds iekšējais, tas pats vēlniņš jau kaut kur kaut kā bīda kaut ko. Tas kaut kāds hobijs, ne hobijs, varbūt pietrūka nedaudz arī varbūt tādas lietas. Nav jau tā, ka izrādos tur, kā manīm viss lomas grozās. Vienkārši ja var būt noderīgs un kādam kaut kas no tā, kaut kāds prieciņš ir, tad jau ir forši, sevišķi, ja to var darīt tepat uz vietas. Jo tas ir, jā. Un sprīdīšu izrādē man ir jāpasaka, tev jau bija tā unikālā iespēja, kad arī tev sieva spēlēja, Kristīna, un Rihards dēls bija galvenā lomā. Jā, tā kombinācija vispār, mēs jau ģērbjoties mājās, jau sapratām, ka tas ir kaut kas vienreizējs un unikāls, ka tieši arī, tā izrāda bija tāda forša saliedētība, ka to visu dara. Un tajā brīdī es pat vienbrīd aizdomājos, ka tas process ir, ka Kristīna dejo tautiskajā, vai es tam būtu gatavs? Ļoti labi. Es esmu runājis arī ar to deju kolektīvu viņiem, tāpēc arī teicu, jūs nespēlējat manu mūziku. Tāpēc arī laikam ejot un mūsdienās mākslīgā intelektā pavadībā, ik pa laikam jau kāds iekrīt viņu tajās ķetnās, tur, uzprasīt visāds jautājums to. Lēnā garā pieķēros mūzikas kaut kādai pārveidošanai, kaut kādai nelielai uz mūziku. Ja tā paskatās no cita skanējuma, ļoti smukas dziesmas, protams, es cepuru no cilvēkiem, kas tās mūzikas radījuši, un es ļoti atvainojos, ja kādam nav gājis pie sirds tas, kas ir kādās notīs es viņas ne tikai ielicis, mēs viņu tur tajā čupiņā, kam es viņas piedāvāju, saucam, ka mēs viņas, tā mīļi, bet traumējam. Jā, tas ir tāds traumēts topiņš. Traumēto dziesmu. Jā, tas visu to padara bišķiņ tādu vēl tādu azartiskāku. Viegli nav, jo nevienmēr man saprot tas iekšējais cilvēciņš, ar kur es tur sadarbojos, jā. Bet pa lielam rezultāts daudz maz, es domāju, ka ir ok. Manām ausīm citas versijas liekas grandiozi labas, citam varbūt tās, ko es lieku bišķiņ tā kā pastum nost, citas saka, nē, šis ir atkal tieši labs.
gaumas jau atšķirās, bet jā, mēs lepoties vēl baigi negrib ar to, bet, ir katru otro dienu rādojas ar HLV, var dzirdēt kādu no gabaliņiem, jā. Superīgi. Jā. Tā, šito mēs piefiksējām. Tā tad arī tavs darbs nav viegls, bet tu atrod šo radošo dzirksti un piedalies radošās lietās, mūzika, teātris, bet tu man atsūtīji arī savu jaunradīto scenāriju, kā lai es to nosauc. Tāds tā kā ringa pieteikums. Ringa pieteikums, bet Jā. Matiņa, es viņu vēl neizlasīju pilnībā līdz galam. Man tas ir jāizdara, Jā. un varbūt, ka mēs viņu varam pielāgot savam mūsu teātrim. Jā, tas bija tāds arī, tas arī nāca no BB brokastīm. Tāds mazs ekranizējums jau kādu pagājušā gada oktobrī. Viņu izcelējos prātos tapa tāda ainiņa, ka tur kaut kur kolhozā laikos ap 70. gadiem kolhoznieka traktorā ieķērās drāts, kas izmainīja viņu dzīvi. Un viņu uzbūra tāda ainiņa, kur bija 4 aktieri. Man tur nācās pielikt, jā, vēl viens, lai būtu bišķiņ tā kā dzīvīgāk. Man vismaz likās, jā, tas tā, jo nevarēja iztikt bez. Tur tiem 2 brāļiem bija jābūt, tur bija tas, lai viss notiktos, bija jābūt 2 brāļiem. Un jā, tā likās, ka kaut kas iekšā sēž tāds, ka arī vajadzētu izlikt to. Bet viņš tagad kaut kur tu viņu publicēs, vai mēs viņu varam izskatīt? Mēs varam, jā. Pagaidām viņš ir tikai bijis. Pirmais cēliens bija pārlasīts arī BB brokastīs. Otrā cēliena sākuma pat otrā cēliena pirmā aina bija pat izspēlēta kā viņa sauktajā melnā humora topā tajā raidījuma tādā sadaļā ar savām idejām cilvēki piedalījās, lai saprastu, kā varētu ievirzīties tā otrā cēliena pirmā aina. Un tad tas man tur bija izcelts ar sarkanajiem burtiem, un tas viss ir nācis no tautas, kas piedalījās tajā. Tas nav mans radīts, jā, tas ir tādi tekstiņi, gabaliņi, kas tika raidījuma laikā iesūtīti, un es tos tur ieliku iekšā. Bet jā, pa lielam nebija viegli, jo otrais cēliens beigas 2 mēnešus atņēma. Ne tikai tāpēc vien, ka tas laiciņš tāds un visāds, bet arī, jā, šis dziesmiņas paņem vairāk laika nekā es biju domājis, jo gribās bišķi to kvalitātīti, ne tikai blā, blā un blā, blā. Skaidrs. Tu kā dari, tāpat kā celtniecībā, tu arī radošajās lietās, tu dari ar kvalitāti, tā visu forši. Labi, tā kā ar humoru mums ir viss skaidrs, tu esi apjaucis to savu potenciālu, un tu viņu liec darbībā. Gan šai mūzikā, gan teātra spēlēšanā, gan redz uzrakstīja scenāriju, ja tajai, viņi saucās Drāts, ja Drāts, tā arī palika, jā. Tā arī saucās. Bet tagad pastāsti man, kā tev tulīt, kad būs šie 50, ir sajūta, ka tu esi kļuvis vecais tēvs? Jā, šis procesiņš, kas man tur pāris gadus atpakaļ, jau 3,5. Neteikšu, ka tas bija pārsteigums, tomēr, bet forši ir būt agrā jaunībā arī. Tu to pat labi zini, cik forši ir būt vecstāvam nevis 75. Tailers ir bomba, viņš ir. Žēl, protams, ka mums tas attālumiņš bišķiņ tā visu to draudzību, tuvību sarežģīja. Pareizais vārds varbūt nav, bet tā bišķi attālina. Jo katram darīšanas pilns rokas ir visiem, bet nav jau arī ārzemes. Es saprotu, ka uz to nevar vainu likt, cik tad. Bet mēs jau satiekamies diezgan bieži, tā normāli, ne? Jā, tagad ar tā grūtāk ir, es saprotu, ka viņiem ir tulīt pieaugumiņš. Tātad tu būsi dubultais. Tad tā kā būs ritīgi futbola komanda mums visiem tur kopā, ja tā saskait viss. Ļoti labi, Sarmītē jau jāsāk skaitīt. Es pat nezinu, es esmu pazaudējusies jau. Man ir pārīts, tev tulīt būs otrs, un vēl jau visi lielie, vēl jau mazie lielie, visi jau nav izauguši, un te ir bariem mums tie. Jā, bet tu prasīji par tiem ap tiem 50 kā un kas. Es teikšu tā, ka nekad jau, nav jau tā, ka visu laiku tā pass ir līdzi, un tu visu laiku to piefiksē, un tev baigi
baigi tu tagad nedēļu pirms un nedēļu pēc kaut kas baigi mainīsies, ja tev ir 49 vai 48 vai 51. Nu reāli tu dzīvo to dzīvi, kas ir bišķiņ kaut kā tev tai smadzenē iesēdusies, un tos gadus, nu reāli es mēģinu viņus neskaitīt. Labi. Jo viss arī tā fiziskā veselība, ik pa laikam, protams, šis tas pieklībo, bet tā apņemšanās un gribēšana ir lielāka. Tas ķermenis var vairāk nekā pats grib. Tā es varētu pateikt to, kā es jūtos Ļoti labi. šī brīdī. Ļoti labi, jo man arī, kad palika 50, tā doma bija tāda, kad es gaidīju, būs tāds šķēliens, tāda strīpa. Tagad vakar bija 49, šodien 50, kaut kam jānotiek. Protams, ka nenotiek nekas tāds, tu dzīvo dzīvi tālāk. Bet tagad jautājums ir tāds, ja tev būtu iespēja kaut ko mainīt, ko tu esi darījis, piemēram, tu savu dzīvi, cik es atceros jaunībā, gribēji saistīt ar sportu vairāk, ja? Un arī šodien tu atrod laiku, un tu taču sporto vēl kaut ko, uzspēlē kaut kādu basketbolu, futbolu un visu kaut ko. Vai tu kaut ko mainītu, ja tu varētu tagad ar šodienas prātu darīt kaut ko savādāk? Es ne jau gluži tā kā mainīt, bet iemainīt, protams, ka neko es negribētu pret to. Lai neviens nekur neko savu vērtību un pats kaut kādas vērtības nezaudētu, es iemainītu. Nē, mainīt, to varbūt nevar saukt pa mainīt, bet tas būtu tāds kā, varbūt bišķiņ tā kā pats sev uzsist pausīm, ja es tagad varētu tur kaut kādā brīdī sev studiju gados, lai nebūtu tāds, kā to varētu nosaukt, nezinu, ne jau arī tā, ka baies zibeņzēles bija, bet likās, ka draugi tur, studijas. Cits prioritāts. Tās jau nav prioritātes, ballītes un kaut kāds. Tas bija tajā laikā prioritātes. Tas vārds likās, radās prioritāte, radās kaut kad 35 droši. Tas bija tāds elpas vilciens, un tajā brīdī likās, ka tas ir tas, kas tev dzen uz priekšu, ko tu esi nevis tā kā gribi izbaudīt to, bet tu likās tāds nepiesiets, un likās, ka to visu ir tik viegli darīt, ka gan jau arī sagrābs to izglītības jomu, bet dažas traumas, un tas, redz, un tev izsit no tā sporta ārā, un tas ir vienalga, ko tu par to domāji tajā brīdī. Ne jau tikai paši tie labākie izsidās jau arī, izsidās arī tās komandas, nezinu, tas arī tas vajadzīgākais spēlētājs, lai tā komanda būtu, nav teikts, ka. Bet tur ir tas āķis, jā, ka vajag tajā laikā, ja tu jūti, ka tev ir kaut kāds, ja mani kāds dzird, un ja viņam ir šaubas par to, vai vajag kaut ko, bišķi ir jāsaņemās uz to jomu, kurā tu esi spēcīgs. Bet tu tā kā bišķi nevis nožēlo, bet tev tā kā pasāp bišķiņ, ka tās traumas notikās un tā sporta virziens nav galvenais tavā dzīvē. Sev, man liekas, arī bišķiņ tā kā nenoticēja visai tai sistēmai, jo tā kārtīgi ar maniem nekad neviens nebija parunājis par to, kāda ir tā kvalitāte pašam iekšā, ko es varu, ko es nevaru, jo lieta patika, lieta sanāca, iemest varēja, arī bumbu grozā. Tā kā augums? Nē, augums tajā brīdī pat bija labi, ka nebija baigi garāks, bet ja tagad man būtu jāprasa, kā skatos visu šito, kas notiek ap to basketbolu, tad augums ir iespaidīgs vispārībā. Tādas. Bet mums arī bija labs treneris vidusskolā, vai ne? Nē, neviens jau te nav bijis tāds, kurš negribēja, lai no tevim nekas nesanāk. Nav tā. Fiziskā sagatavotība Engurē jau šobrīd arī ir. Sedliņu ar Pūci vadībā, Super. Bija gadījumi, kad iemet bumbu zāles vidu un teica sadalīties un spēlēt, man jāaiziet kaut kur bišķi. Bet pārsvarā tā nebija. Bet, tas jau tomēr, Bet tagad arī mums viss notiek, mums taču ir foršais jaunais basketbola laukums pie internātā ārā, bērni visu laiku tur spēlē. Ļoti kvalitīvs. Milzīgs ieguldījums arī kā bērniem, kā sabiedrībai. Es ceru, ka otrs Mārtiņš, tas, kurš ik pa laikam ir stīgā, tur viss sakārtos tā, lai tur nepārtraukti ir kaut kādas rosības, jā. Superīgi. Tad sveiciens mums otram Mārtiņam. Klausies, bet pēc kā tu savā dzīvē varētu spriest, ka dzīve ir izdevusies? Tev ir kaut kāda kritērija?
te bišķi atkal droši vien ir jāatkāpjas uz to, ko tu mainītu un ko tu nemainītu. Jo, tā kā es teicu, neko labprāt nemainītu, jo dzīve ir izdevusies tam cilvēkam, kurš novērtē, kas viņam ir apkārt. Un, jā, jo par tām mainīšanām un to dzīves tādu vērtības saredzējumu un novērtēšanu tu redzi tad, kad tu esi lepns par kaut ko, par savu ģimeni, par saviem bērniem, mazbērniem, par tiem, kas tev ir apkārt, kas tev novērtē, jo tas nav tikai viens tāds kaut kāda lieta, ko tu esi izdarījis, kaut ko uzbūvējis, vai tu esi kaut kur, nezinu, kādam izpalīdzējis, bet tas ir tas, ko tu pats redzi. Tu novērtē to, ja tu esi atnācis mājās pēc kaut kāda piekdiena pēc garās nedēļas, apsēdies bez pults vai kur bez telefona, un tā bišķiņa ievilkt selpu, un tad, super, man ir tomēr par kaut ko es te vispār šī te daros, ņemos, un man ir forši, kad ir tādi bērni, ir ģimenes apkārt arī jūs, visi. Tas ir unikāli, un ja cilvēks varbūt apmierinās ar kaut ko tādu, es domāju, tas ir lielākais, kas arī to vērtību ceļ debesīs, tas ir. Šito tu ļoti labi pateici, jo, nav noslēpums Engurniekiem, ka mēs pirms nepilnu gadu zaudējām tēti, un redzi tos labos vārdus, jau mēs ikdienā aizmirstam pateikt, ja? Un arī šis podkāsts ir radies patiesībā mana vīra galvā, Aivja galvā, jo sākotnējā ideja, ka mēs gribam safilmēt savu ģimeni, savus vecvecākus, savus tētus, savus mammas, lai paliek bērniem, šīs sarunas, kur mēs stāstam, kā mēs jūtamies, ko mēs darījām, jo mūsdienās ir šī tehnoloģija, un mēs to visu varam izdarīt. Daļu jau mēs safilmējām, daļu mēs esam nokavējuši, un es saku par tiem labiem vārdiem tādiem, ka aizmirstam varbūt ikdienā pateikt, kad mana vedeklis mamīte Jolanta Bērēs teica pie galda tāda, ka viņa ar balto skaudību apskauž, vai ne, kā mēs, kā ģimene turamies kopā, un mēs mēģinam to mācīt arī saviem bērniem, un man pašai man tā ir milzīga vērtība, jo pasaulē, ģimene ir tas vērtīgākais. Un tu jau to pateici, es tev vairāk otrais nejautāšu, jo arī tev kā vīrietim ģimene tomēr ir pats svarīgākais. Lai kas gadītos, tev ir kur vērsties, paraudāt galā, nezinu, aizņemties naudu, ir arī tādas dzīvē situācijas ikvienam. Bet kā tu jūties tad? Es jautāšu, teiksim, tagad, kad tēta vairs nav, un tu esi tagad vīrietis. Kā ir tā sajūta, kad galvenais vīrietis, pats stiprais plecs, kad nav vairs tur tā aizmugure, tāda emocionālā iekšējā sajūta. Parasti jau par tādām lietām nerunā un klusē, bet viņa pienāk visiem dzīvēs, kad mēs zaudējam vecākus. Jā, kuram ir daudz maz tāda kā saikne bijusi cieša un tas viss ir kaut kā vairāk vai mazāk bijis tādā čupiņā dzīvojuši kopā, jo ir grūti, ir vēl joprojām ir grūti, ja sevišķi pa pagalmu staigājot, tad kaut kur tādā nolienot stūrītī, kur viņam bija pagrabs, piemēram. Liekas, ka ik pa laikam, tā kā skatās uz tevi vēl joprojām un saka, ka tur, es nezinu, to pašu pagalu skaldot, apmēram, parād, kā tu māki. Vēl joprojām man ir tas galvā iekšā, liekas, ka tas nav tā, ka spiediens ir, bet vienkārši tā liekas, ka ir tepat tas viss, un daudz darba ir palicis, protams, uz to nedaudz, tā kā, varētu viņi bišķiņ tā kā pazobot uz to, kā atstājis daudz darbus, bet, tas jau būtu arī pēc 10, 20 gadiem droši vien būtu tieši tāpat. Nevar jau tā visu tā vienā plauktā salikt, bet ir, cilvēks tik varens, tik spēcīgs. Un šeit tā. Bet, kā jau pareizi saka, ir jārūpējās arī katram nedaudz bišķiņ par sevi, lai pārējie par tevi rūpētos un atbalstītu, un lai visiem kopā būtu saprotamāk, vieglāk un. Bet man ir prieks, ka mūsējie bērni tomēr zina, ka viņš bija super opis un viss. Nē, tas gan jā. Arī maniem bērniem opis bija krietns piemērs,
paraugs dzīves, tāds tiešām stabila personība, un viņu tiešām var teikt, jā, ne tikai mīlēja, es domāju, ka arī savā ziņā dievināja. Viņam bija tāda jokaina, tāda sava pieeja pie visu to, kā viņš viņas katrs pa savam lutināja, kurš, bija, jā, savs tekstiņš, savs punktiņš, uz ko uzspiest, un Jā, tā bija, un viņš bija arī īstens engurnieks, un mēs esam, kā jau es esmu izsecinājusi, mūsu, tātad mana kate, mazmeita, jā, viņa joprojām dzīvo Engurē, un viņa ir Engures 10. paudze, cik es esmu izrakusi, jā, mūsu dzimtu. Un man par to ir milzīgs prieks, un tēvs bija viens no tādiem ritīgiem engurniekiem, kur visi zināja, un es par viņu arī stāstu vēl vedot cilvēks pārgājienos gar dārzniecību. Nepajokam sauc pa vilku arī šādi, jā, tomēr tas tie vilku mājas, un tas ir, jā, tur ir, tas ir katram sirdī. Un viņš mums bija tāda leģenda. Jā, bet mēs glabājam šo savā sirdīs, mēs dzīvojam visi tālāk, ejam tālāk, un mēs zinām, ko viņš par to ir domājis, ko teicis, kad visiem ir jāiet uz priekšu un jādzīvo savas dzīves. Un tagad pasaki man, Mārtiņ, šo emocionālo dziļumu mēs esam paņēmuši, kad tu tā pa īstam pēdējo reizi jūties laimīgs? Es nezinu, ja man nav tādas pēdējās reizes, es nezinu, man kopš es esmu, kā lai tā pareizāk pasaka, atpakaļ Engurē, bišķiņ bijām Rīgā, bišķiņ ārpus Latvijas, bet kopš esmu atpakaļ Engurē, viss ir tā kā, tāda forša kamoliņa dzīve, tāda ritinās, un es domāju, ka tā dzīve ir tā laimīgā kaut kāda tāda. Tas kamoliņš ir diezgan padarījis visu to tādu foršu, un kāds to saukt pat pa ļoti laimīgi, varbūt tādu taciņu ejam. Jā, redzi, tu arī, tu māki novērtēt visu to, kas te ir arī, tāda bišķi ir mums tā dievauss, tā jūriņa un tas mežs. Nē, te ir mājīgi, jā. Latvija. Te ir mājīgi, nav pat jābūt miljonāram, nav pat jādzīvo, nezinu, pilī, ja tev ir viss apkārt, tas, ko tu gribi redzēt, tas, kas tev patīk, tas, kurš tu mīli. Es domāju, jā, ka tur daudz līdz ritīgai laimei, tur nevajag daudz. Tas viss, to visu tā veido, ka spēj tik nopriecāties droši vien, jā. Labi, bet tad atbildi vēl savādāk. Vai ir bijis tev dzīvē arī kaut kāds tāds ritīgs lūzuma brīdis? Tad varbūt es tagad klausījos iepriekš tāds varbūt tās ārzemes, ja, ka tu izlēmi atbraukt atpakaļ. Un vai vispār, man reizēm liekas, ka tāds spiediens uz vīriešiem ir, kad vai vispār drīkst būt vāš un kādam kaut ko tādu pateikt, ka es esmu tagad salūzis, viss ar mani ir beidzies, man vajag restartiņu, vai izdomāt, ko es tālāk darīšu, un kā tas notiek, ja kaut kas tāds vispār notiek. Te droši vien arī ir, nav jau visi ar vienu recepti un ar visu, un nav visiem viens tēvs. Droši vien nav visi tādi tādam tipam iespējams, ka vajag nosist arī to čūsku, to ozolu, lai viņš būtu vecis, un pierādīt sev tādā jomā. Citam vajag, nezinu, labi, nesaukšu auto marku, bet viņam to vajag, un tad viņš būs vecis. Citam vajag, protams, būt tikai un vienīgi ap saviem mīļajiem, ap saviem tiem, viņam neko citu nevajag, tad viņš ir kaut kur liekās savā vietā, bet man tā pa lielam vajag, it sevišķi tagad, kā mēs sakam, ka tie laiki un tie visi tie gadi iet uz priekšu, ka jābūt arī ir, kā tu saki, ne jau vājam, bet jāatzīst ir vecim arī tas, ka viņam sāp, ka viņam vajag bišķiņu palīdzēt, ka viņš ir strupceļā, nevajag visu laiku kaut kādu muskulu rādīt un noslēpt emociju, ka tas arī daudz ko pa tevi pateiks, jo mēs zinām, cik visādas lietiņas notiek, ja tu neesi bijis atklāts, ja tu neesi parādījis arī, ka tu esi kaut kur kaut kā ievainojams. Iestrēdzis kaut kādā dzīves posmā, neesi izrunājies, neesi uzticējies kādam. Tas ir ļoti svarīgi.
Bet jā, nu, pa lielam jau, jā, mēs jau liekās večot, un jādara tikai tādas veču lietas, ja tu neesi veču, tu esi mīkstais, vai kas, nu, nezinu, ik pa laikam liekas, nav, jo tas jau nav mīksti pateikt, ka tev iet šodien sūdīt, ka tu gribi, lai tevi, atnāc parunā kaut ko, nu, katram ir kaut kāda emocija iekšā, un vajag to, un ticiet, man vajag. Jā, un tu saproti arī, kāpēc varbūt es to prasīju, jo mēs abi esam zaudējuši savu bērnības draugu, un tieši tāpēc varbūt, kad ir šis stereotipi, ka vīrieši jau nerunā par to, kas viņiem sāp. Jā, tas nav tikai psihoterapeita darbs. Es domāju, ka tas ir jāatrod katram savs, tāpat mēs kā draugi. Sieva, bērns, var jau aprunāties ar jebkuru, pat ar tēvu, mammu un uzticēt to visu, jā. Bet mēs kā draugi varbūt, es domāju, arī kaut kur nogrēkojām un nejutām, nesajutām, nebijām līdzās. Ir brīži, kad tev liekas, ka ja tev ir labi, tad arī visiem ir labi. Tur arī nevar nekas slikts būt. Kā tas var būt, ja tu redzi bildes, redzi kādas video, ir kaut kādas sarunas, tādas analīzes jau neviens neveiks, kamēr tu neesi pats kaut kur kaut kādu mājienu devis. Jā. Vai ne? Un tas ir būtiskākais, laikam, mēs nevaram apspriest citus, bet mēs varam domāt, ko darīt lietas labā, un mēs varam saviem bērniem mācīt, ka tas ir normāli runāt, ka tas ir normāli būt arī vīrietim vājam, izrunāties un pateikt, ka es esmu saguris, salūzis vai ka man ir nepieciešama palīdzība, vai ne? Jā, bet kopā, jā, protams, vecim nevar jau arī visu laiku nākt mājās un čīkstēt. Jā, protams, bet vai tu pats mācāt palūgt šādu veidu palīdzību? Pēdējos gados ir licies tā, ka man, jau mana sieva, ka Kristīna ir ļoti saprotoša un ļoti šitai jomā vispār viņa redz cauri, kur kas kā. Man ar viņu ļoti viegli kaut ko tādu pārunāt, izrunāt. Ja es jūtu, ka man ir kaut kāds mazākais grauds, kur es pārdoms, nav jau tikai savu emociju jāsaka par jebkuru tēmu un to, ļoti mierīgi var ar viņu aprunāties, un tas veido arī to uzticību, un tas kaut kādā veidā arī tevi atbrīvo pašu, un tev vieglāk runāt arī ar pārējiem. Darbā, protams, man citreiz ļoti bieži pat patīk arī vienkārši klusēt un izdarīt to, kas tev jāizdara. Tas varbūt ir jocīgi, bet pēdējā laikā, tā ir, ka es palicu varbūt dīvains. Dīvains, un tad tu tās savas dīvainības izliec ārā tai humorā. To vajag, es nezinu, bez humora jau, es pat nevaru iedomāties tādā ziņā, ja es kādam bija laiki droši, ka kādam tādu skabargu ieliku, ka viņi man piemina varbūt ar ļoti tādu, ne jau ļaunu aci, bet, Ir cilvēki, kas nesaprot humoru, vai konkrēti manu vai tavu, un tad tu nevari saprast, vai ne? Bet, visam jau mēs arī nevaram izskaidrot, kāds bija domāts, un cilvēkiem pašiem ir, laikam, jābūt atvērtiem, un vairāk jāsmaida kaut kā par šo dzīvi. Un saki, mums jau ir tas raidījums šad, tad mēs it kā bišķi pavelkam kaut ko mēģinām kaut kur pajokot, bet tās situācijas ir bijušas sevišķi pēdējā dzīves gadu laikā tādas, ka ir, nav teiks, ka sērīgi, bet, ir pa ko arī padomāt. Protams, ja es būtu bijis raidījumam varbūt cits nosaukums, mēs te zviegtu visu laiku. Es saprotu, Nē, mēs visu laiku nezviegsim, kaut arī ir cilvēki, kur iet pa dzīvu zviegdam, Par to vispār nav stāsts. Bet tad jau mēs slēpsim to, ka mēs tomēr nopietni dzīvojam šo dzīvi. Ir iekšā katram, lai kādas maskas mēs uzliktu, lai kādas mēs no sevis kaut ko tēlot. Katrs grib tās attiecības ar dzīvi izveidot tādas kārtīgas, pamatīgas. Mērķīts jau ir, katram ir. Un droši justies. Ir, jā. Un tu, piemēram, kā tu varētu pats tagad nodefinēt savas attiecības ar dzīvi un pateikt vēl kaut ko, kas tev ir pašam ļoti svarīgs šajā dzīvē, lai tā nopaļotu to redzējumu, to stāstu, ko es redzu par tevi, kā par stipru, foršu, jaunu vīrieti, kuram pirmā vietā ir ģimene, un tad viss pārējais. Šis laikam grūtākais jautājums. Es tādos kaut kādos baigos posmos uz priekšu tā baigi nedomāju. Ir lietas, kas ir, ko vajag un kas ir jāsakārto. Ne jau tur tikai ap māju, bet vispārējais. Ir liela mērķi vēl priekšā, bet tas
kā to visu un kur un kā, lai to sakārto, lai tagad kādam vēl arī kaut kādu padomu iedot, kā tas viss darās. Nu, nav tik vienkārši. Teikšu, kā ir, es tik liels filozofs arī neesmu. Man patīk būt tādā drošākā citreiz pozīcijā, ja skatās uz dzīvi tieši. Ir viena lieta, kas jāizdara, tad ir nākošā, tad tā, ja kaut kas neiet rokā, tad tur roku rokā ar kaut ko, tad tu pieliec varbūt kaut kādu, ne jau vēl kādu paziņu pie tā visa, lai tas viss izdotos, bet, kā lai pareizāk pasaka, nu, tu drīzāk sev to tā kā tu sev pasaki, ka šis tev ir sarakstā, bet tajam tur labāk. Nu, es saprotu, ka es varbūt neatbildēju tā precīzi uz to tavu jautājumu, bet es tāpēc es saku, man liekas, ka es dzīvoju tā, nu, baigi tā ne uz attālinātu kaut kādu periodu neskatos. Šobrīd te un tagad. Jā, nu man ir tā, jā, es vairāk vai mazāk tā, pa dienai, pa nedēļai. Nu, jāsaplāno, nu šis tas ir jāsaplāno, bet es nevienam arī nevaru iedot padomu, kā pareizi dzīvot, jo protams, ir jāizbauda kaut kas, kas tev uz doto brīdi ir, un tam, kam tu esi pieķēries, tas ir droši vien, nu, ja tu tam esi pieķēries, tas ir bijis kaut kāds primārais tajā brīdī, un to vienalga, vai tas ir kaut kāds mājas darbs, vai tas ir, nezinu, hobija kaut kāds, tur vai tev kursi kaut kādi, vai tev, nezinu, tūlīt kāds precās, vai, nezinu, tādā garā, kad jā, nu, kad ir jāskatās tā, es ilgtermiņā baigi neko neplānoju, nevienam arī baigi neko neiesaku tādu darīt, jo manās acīs tas liekas, ka tas ir, skatoties, kā vispār iet tagad pēdējā laikā visur un visās pasaules malās, tas ir tāds, varbūt tas tikai sevis mierinājoši tāds dzīves kaut kāds periods, ja tu saplāno kaut kādus entos gadus uz priekšu. Kādam varbūt tā ir viegli dzīvot, bet es to tā nesaskatu. Jā, man arī patīk tā plānošana. Sievietēm laikam tā stabilitāte ir vajadzīga smadzenēs, tad mēs tā sev bišķi nomierinam, ja? Vīrietis vairāk tāds cīnītājs un iet un dara un risina, ja? Bet es tavu domu sapratu un noslēdzot šo sarunu, man jāsaka tā ideja ir arī uzrunāt aingurniekus, kā jau es teicu, un veidot šīs sarunas, lai iemūžinātu arī kaut kādā ziņā aingurs vēsturi, aingurs notikumus, ja, kuros katrs ir bijis līdzdalīgs un darījis kaut ko, tad man ir prieks, ka arī tu esi viens no šiem cilvēkiem, kurš, nu, tā varētu saukties labdarība vai sabiedriskais darbs, vienalga, kaut vai spēlē šeit teātrī, kaut vai spēlē šo futbolu. Mēs visi iesaistamies, lai mūsu konkrētā kopiena, konkrētā vieta taptu aizvien vēl labāk un labāk un labāk. Un vai tu varētu nevis dot padomu, bet aicināt ar kaut kādu novēlējumu, tas ir labi iesaistīties ikvienam šajā kopienas darbā, kas saliedē un kas padara šo vietu aizvien košāku un košāku. Nu jā, tā attīstība arī nākošajos 50 gados, protams, ir vajadzīga, un es teiktu, lai tiem, kuriem ir vēlme, ne jau tikai tur ar kaimiņu parunāt, kā vajag, vai ar savu dzīves biedru vai ko, lai tomēr saņem dušu, ja tā varētu teikt, un ja ir kāda ideja, lai iet, dara, izrāda savu iniciatīvu, tas, es domāju, jebkura mazākā niansīt, mazākais domu graudiņš noderēs, iesaistīties, vajag, tas ir, es domāju, tikai visu ciemiedzīvotāju labā, arī pagasta padomu gan jau, domāju, ka grib šitādas visādas lietiņas dzirdēt no iedzīvotājiem, ne tikai kaut kāds anonīms vēstulīts un tam līdzīgi. Jā. Es domāju, ka viņiem patikt aprunāties, jā, un ja cilvēki tiešām ir, ne tikai mēs, kas tur nākt un pieteikties aktieru kursos vai tur kaut kādas citādas, nezinu, kaut vai sakopt enguri, bet ja ir, jā, es domāju, ja ir kaut kas pats mazākais sīkums, es domāju, ka jāiet un jādara, un protams, arī jāsporto. Vari vai nevari, bet laiks tam jāatrod, jā. Es novēlu, jā, ka mūsu pagastā, Engurē, ciemā, katrā ielā ir kāds, kurš grib tādu mazu attīstību ielikt tajā visā mūsu
mūsu ciemā, jā. Tas būs vērtīgi. Ļoti labi, un mēs jau to saprotam, ka bez līdzcilvēku līdzdalības nekas arī nenotiek. Ja? Teiksim tā, ierēģiņi vai vadība, viņi jau strādā mums, kā es vienmēr saku. Ja? Un tad viņi ir priecīgi dzirdēt un priecīgi, ka cilvēki iesaistās. Ja? Varbūt tā nav visur, varbūt tiešām mēs dzīvojam šeit kā dieva ausī un mūs dzird, ja? Bet tiešām mūs dzird un par to ir liels prieks un atbalsts savus iedzīvotājus vietējā vadība. Bet viss, ko es tev varu pateikt, Mārtiņ, paldies! Manuprāt, šādas sarunas ir ļoti, ļoti vajadzīgas katrā ģimenē, katrā kopienā kā tādā, lai mēs zinātu, ka aiz stipras kopienas stāv stipras ģimenes, un stiprās ģimenēs ir stipru cilvēku stāsti. Bez kautrēšanās, bez liekuļošanas par attiecībām ar dzīvi. Paldies jums, un tiksimies jau nākošais. Paldies, Mārtiņ! Nu, ņem palam. Pēdējais jociņš, ko es tādu dzirdējis, tā sekojoši. Atnāk saimniece, rančo saimniece, atnāk mājās, aiziet uz savu istabu, pasauc sulaini Džonu un saka viņam, novelc man kleitu. Džons tāds sabijies, kas jādara. Tāds novelku. Tagad, Džon, novelc man zeķibikis. Džons vēl joprojām, ok, vēl joprojām sabijies, novelk zeķibikis. Un tagad, Džon, novelc man kruštu. Ja Džons vispār jau tāds, taču, nu novelk to kruštu. Un viņi tagad skatās uz to saimnieci. Saimnieci saka, tagad pazūd no manām acīm. Un ne mūžam vairs nevelc mans drēbes.